Kad mēs atrodamies ilgstošā stresā, orgāns un enerģijas sistēma, kas visvairāk cieš, ir liesa un liesas meridiāns. Jo stresa rezultātā cita enerģētiskā sistēma, ko sauc par trīsklašējo sildītāju, atņem enerģiju. Jā, jo viņai liekas, ka ir jāuztur jūsu dzīvi, ir jāpasargā, un viņi pirmām kārtām atņem enerģiju no liesas meridiāna. Bet parasti mums tādas fiziskas, dzīvē bīstamas sekas vai situācija nav. Mēs parasti uztraucamies par kaut ko ārēju, par kaut kādām lietām, kurai nav nekāda sakara mūsu dzīvību. Un kā mēs varam spēcināt liesas meridiānu un orgānu? Šeit virs auss ir viņa nervovaskulārie punkti. Apmēram 1,5 centimetru virs auss, un jūs tādu pirkstu stūtiņās varat salikt un turēt. Vienkārši uzlikt un turēt. Maigi, nav nekur jāspiež vai jāmasē. Otrs variants vienkārši plaukstus šādi uzlikt virsū. Un ļaut sev tā pabūt 3 līdz 5 minūtes. Mierīgi elpojot un turot. Ķermenim vajag nedaudz laika, lai enerģētiski tur aizietu un viss notiktu. Tas būtības mūsu rokas piesaista to, ka tur asins rita uzlabojas šajā punktā un attiecīgi tiek iekustināti dažādi procesi tieši liesas orgānam un liesas meridiānam. Vēl brīnišķīgi, ja kāds cits to var jums paturēt. Ja? Un parasti jūs, vai tad, kad jums kāds cits turēs, ar laiku sajutīs tur tādu pulsāciju. Un tas kā zīme, ka tur viss notiek. Un ja šī pulsācija sākas, jūs vēl kādu brītiņu paturat. Paldies, lai jums mieri pilni un esat veseli!